Sveiki visiem tautiešiem Latvijā un ārzemēs, kas ir aizbraukuši. Šodien esmu Juglas promenādē ar tādu domu izstāstīt jums, kā darbojas koloniālās pārvaldes Saeimas vēlēšanu algoritms. Ja? Kādā veidā tā ir tāda kā nedaudz kā instrukcija, lai jūs saprastu, kā un kāpēc pareizi vai nepareizi iet balsot, par ko iet uz vēlēšanām, balsot, nebalsot. Ja? Kā tas notiek? Šādi tā instrukcijas galviņa izskatās. Tātad, kamēr jūs izlasat šo, es jau turpināšu. Tātad ir jāsaprot tas, ka koloniālās pārvaldes Saeimas vēlēšanās, ja, iespēja piedalīties ir tikai tiem sabiedriski politiskiem spēkiem, kuras es saucu par partijām, šādu terminu iedibināju, ja, jo tie faktiski ir interešu grupējumi, nevis politiskās partijas. Tās, kuras atrodas koloniālās pārvaldes atbildīgo dienestu īsā pavadiņā. Tas ir drošības dienestu, vida, uzņēmuma reģistra un tam līdzīgi iestāžu īsā pavadiņā. Principā piedalīties vēlēšanās, ja tev nav labvēlīgas attieksmes no tās puses, principā neiespējami. Tātad, ko paredz koloniālās pārvaldes vēlēšanas? Koloniālās pārvaldes vēlēšanas paredz to, ka katra nākošā Saeima vēli kā gribi būs arvien degradētāka un debīlāka. Vēli kā gribi punkts numur 2. Katrā tiks ievēlēti tieši tie politiskie spēki, kuri visefektīvāk realizē koloniālās pārvaldes uzdevumus un īsteno mērķus. Kas tad šajās vēlēšanās ir noticis, lai cilvēki nāktu balsot? Ko viņi ir izdomājuši jaunus tādus kā bonusus, ja? Lai vēlēšanu apmeklētība pieaugtu. Jo atceraties, ka vēlēšanu apmeklētība raksturo sabiedrības uzticēšanu, sabiedrības mandātu jebkuram lēmēju varas orgānam. Mums Latvijā viņš ir tikai viens. Mums ir tikai šī te Saeima, ko tauta var pilnvarot. Viss vairāk neko tauta nevienu citu orgānu neievēl. Tātad, kas ir izdarīts? Atceraties, ka bija iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanas, 2,5 nedēļas pirms vēlēšanām reitingi bija 18%. Momentā tika sasaukta Saeimas sēde, sataisīti likumprojekti par finansējumu piešķiršanu 500 000 klāt. Tika pagarināti vēlēšanu iecirkņu darba laiki būtiski, ja? Un tas viss tika izdarīts vienas dienas laikā. Ārkārtas kārtībā 2 Saeimas sēdes un plus vēl prezidents Vējonis paspēja tajā dienā parakstīt. Kad tik ātri darbojas Saeima? Tikai tad, kad pašai pakaļa deg, leģitimitātes pakaļa deg. Nākošais. Šajās vēlēšanās tiek ieviesta pasta balsošana. Apmēram 3000 cilvēki balsos pa pastu. Viņi visu grib darīt, lai pēc iespējas vairāk cilvēki atnāktu vēlēt. Nākošais. Vairāk kā 20 000 cilvēku atļaus balsot ar nederīgām pasēm. Kur tas ir redzēts? Tam arī steidzami tika mainīt likumdošana, lai to varētu darīt. Nākošais. Uzlabota kārtība, atrasti arī līdzekļi, kā lai nokļūtu līdz tiem vēlētājiem, kas Latvijā nevar atnākt uz vēlēšanu iecirkņiem, kas ir slimi vai invalīdi vai vēl kaut kādu citu problēmu dēļ. Ja? Tātad arī cietumos un tā tālāk, jebkuram, kam var iedot, pie kura var piekļūt, visi domās, lai pie vēlētāja varētu piekļūt. Nākošais. Piešķirts partijām šajā sasaukumā 7 reizes lielāks finansējums nekā iepriekšējās vēlēšanās. 7 reizes. Par šo finansējumu, ko viņas dara? Šīs partijas pērk reklāmas, nevis dara to, kas bija jādara, ka bija jāstiprina partiju iekšējā struktūra, jāpieaicina jauni biedri un tā tālāk. Tieši otrādā biedru skaits ir krities. Ja? Un viņas šo finansējumu principā iegulda savu biroju uzturēšanā un vēlēšanu reklāmas kampaņai. Principā valdošajām partijām daudz neko naudas nevajag vairs klāt. Pietiek gandrīz valdības. Tās, kas nav, kurām nav valsts finansējums, tās arī piesaista šo finansējumu. Tātad, kas vēl ir? Latvijas sabiedriskajos medijos, ja, tā saucamojos, ja, Latvijas radio, faktiski tie valsts mēdīji, ja? Tajos laiki tiek doti
tikai kā saka, tādā kārtībā, ka treknākais saņem lielākus laikus, nevis mazākais, kas vājāks, kuram vairāk vajadzētu sabiedrību informēt par to, ko viņš darīs, kādas jaunas idejas ar politikā ienāk. Tiem nē. Un vēl, boikota partijai vispār šajās vēlēšanās liekta iespēja paust savu pozīciju valsts apmaksātos medijos. Plus vēl cenzūra, plus vēl melnā kampaņa, no visiem pēc kārtas, ja? Tātad, principā šobrīd ir pati masīvākā pirmsvēlēšanu kampaņa, kāda Latvijas vēsturē redzēta. Gan sociālajos tīklos, absolūti, tik daudz nekad nav bijis. Gan uz ielas, autobusi tik nav daudz aplīmēti kā šobrīd, vilcieni un tā tālāk. Tas, kas bija, atceraties, ka bija 7. Saeimas vēlēšanas, ka Tautas partija ienāca, ka liels plakāts pie centrālās stacijas, šķēles plakāts parādījās. Tas tagad ir tīrais sīkums, tagad tādi plakāti gandrīz uz katras stūra stāv. Naudas pietiek, lai apmaksātu to visu. Un kas vēl tiek darīts? Vēl tiek darīts, ka caur ārlietu ministrijas ar dažādiem kantoriem tiek apmaksāts ārzemju latvieši, klausoties. Ja tiek apmaksātas organizācijas pie jums, es viņu saucu par Inkeviča grantiem, ja? Kuras sociālajos tīklos taisa savus mēdījus un stāsta ārzemju latviešiem, kā pareizi balsot. Ja? Vienkārši, kur vēl trakāk. Ja? Tātad, kas uzvar koloniālās vēlēšanās? Vispār jebkurās vēlēšanās, ir sevišķi koloniālās vēlēšanās, uzvar tās pirmkārt, kas skaita balsis. Tātad pārkartātīs filiāles, tātad iecirkņu vēlēšanu komisijas ieceļ partokratīju filiāles, ja, tāda pašvaldību deputāti, sev pietuvinātos partijas biedrus, radus draugus paziņas un tā tālāk. Tātad, savukārt centrālā vēlēšana komisija administrē to, lai viss šis process notiktu tā kā vajag, un arī lai likumdošana veidotos tādu kā vajag kopā ar Saeimu. Tātad, kas ir panākts? Ir elektroniskā balsu skaitīšana, kurai necaurspīdīga. Serveri arī pat vēlēšana komisijas pats pieredzējušākais cilvēks nespēja atbildēt, kam tad tieši serveri pieder, caur kuriem šī informācija iet, ja? Kam šīs programmas pieder, ja? Nav šādas atbildes mums saņemtas. Līdz ar to, ja vēlēšanu šī visa ķēde, kaut viens posms ir sapuvis, ja, tas nozīmē, visa ķēde nestrādā, ja, ir pārtrūkus. Un šajā gadījumā mēs varam droši pateikt, ka skatoties no vēlēšanu novērotāju puses, kas faktiski ir butaforija, vēlēšanas jau nav leģitīvas. Ja sabiedrības acis un ausis nevar pārbaudīt, vai rezultāti saskaitīti pareizi, vai viss notiek pareizi. Tas ir tā. Otrais, kam pieder mēdī? Mēdī pieder tātad LSM mēdī, visu Latvijas radio, televīzija, Latvijas televīzijā 1, 2 kanāli un tā tālāk aiziet. Tie ir valdības kanāli, partokratījas rokās viņi ir. Savukārt privātie mēdī, visi ārzemju korporācija rokās ir. Protams, ka viņi rakstīs to, kas koloniālai pārvaldē ir izdevīgi. Tur parastiem cilvēkiem, boikotētājiem klāt nav iespējams tikt. Sabiedriskajos mēdījos, jūs zināt, neviena sekunde raidlaika nav bijis tiem cilvēkiem, kas ir paziņojuši, ka neies uz vēlēšanām, iesniegus iesniegumus gan centrālajā vēlēšana komisijā, gan Saeimā, gan prezidenta kancelējā. Viņiem neviena sekunde nedod laiku šos sabiedriskos mēdījus paust savu viedokli, skaidrot redzējumu savu. Tātad, tagad tālāk es jums pastāstīšu to, ka kamēr Latvijas sabiedrība ies uz koloniālām vēlēšanām, mums neredzēt labklājības un tautvaldības valsti nekad, jo šis koloniāla vēlēšana algoritms neparedz tautai labvēlīgas Saeimas ievēlēšanu. Viņš nevar paredzēt. Un tāpēc es jūs tagad aicināšu šeit pie galda tuvāk, ja? Un pastāstīšu, kā izskatās šis te koloniālo vēlēšanu algoritms skatoties no tās puses, kādā veidā tiek šī te partiju rotācija, politisko spēku rotācija, tāda, kāda koloniālai pārvaldē ir izdevīga. Tātad skatāties, šeit ir galds, šeit uz galda ir visas politiskās partijas, sadalītas pa tādiem, kā saka, gabalīgiem, ja? Pats galvenais ir šis spēks. Šis spēks ir pats galvenais, tās ir
koloniālās pārvaldes flagmanis. Tas ir valdības centrs, valdības valdošā partija, premjera partija. Šobrīd tā ir Vienotība. Ja? Tātad bijušā Vienotības vadītāja, Āboltiņa. Tur ir vēl mazās partijas, kas iekšā. Tur ir šobrīd uzsūkti pārbēdzēji, ja? No KPV un Zatlera partija. Ja? Tātad pēc iestāšanās Eiropas Savienībā premjera partija nekad nav bijis tā, ka viņu neievēl. Šo partiju koloniālās pārvaldes absolūtā režīmā ievēl vienmēr. Vairāk balss vai mazā balss viņi ievēl vienmēr, jo tas ir pats centrs šai sistēmai, ap ko viss tas ir šī te partokratijas sistēma strādā. Ja, tātad šobrīd ir situācija tāda, ka jūt, ka premjers šobrīd ir ļoti nepopulārs sabiedrībā, ja, tieši tautas acīs, un viņi šobrīd apsver iespēju un jau sāk to darīt, sāk premjeru nolaist pa kanalizāciju. Es ieviesu tādu terminu kā kanalizēšana, ja, politisko partiju un politiķu kanalizēšanas procesu. Jo tautā, es jau teicu, ka tautā viņš kļūst nepopulārs, ja, un savu galveno koloniālās pārvaldes balstu, pašu politisko spēku nav paredzēts nomainīt šādā veidā. Viņu paredzēts nomainīt savādākā veidā, es jums turīt pastāstīšu. Kas ir šī spēka pats galvenais uzdevums? Uzdevums noturēt stingri koloniālās pārvaldes politisko kursu. Šīs ir galvenais flagmanis, kas iet pa priekšu un tur kursu. Kas tagad notiek? Lai šis kuģis turētos stiprāk, tā tad ir šeit, ir divi spārni. Viens ir tā saucamais krieviski centriskais spārns, kas nodarbojas ar sabiedrības šķeltniecību pēc etniskās piedarības. Tas ir šis. Viņam ir saknes arī tātad ir Eiropa, ar Krieviju ir bijušas saknes, un klāt vēl ir arī Latvijas sociālistiskā partija šajā, Rubika partija tur ir iekšā, ja? Un droši vien vēl viena kāda partija. Tātad līderi šeit ir stūrītī vienmēr būs partiju līderi, premjera kandidāti, ja? Un arī tādi svarīgākie cilvēki jūs varēsiet apskatīties, ja? Tātad vienā pusē ir saskaņa, otrā pusē ir tā saucamais latviskais centriskais spārns, ja? Šķelšana atkal pēc etniskā piedara. Šis ir tas variants, kādā veidā notiek šī šķelšana, sabiedrības rīdīšana un rādīšana, ka notiek baigā cīņa politiskā, ja? Kad kaut kādi jauni politiski piedāvājumi. Nē, visām šīm partijām, izņemot divas, ir klāji neoliberāls piedāvājums. Visiem ir pilnīgi vienāds piedāvājums. Ir tikai divas partijas, kuru programmā mēs esam iepazinies, kurām piedāvājumi ir tādi, vēl nebijuši. Viens no viņiem ir tātad šai partijai, ja, Tautas varas spēks, viņu programma ir sastādīta tā, ka viņā ir tikai situācijas konstatējums un aicinājums. Ja? Un savukārt šai partijai jūs redzēsiet stūrī, ja? Kur palika? Tā tad Vienota Latvijai, ja? Vienota Latvijai, tur ir 5 dāmas vadošās, ja? Kur ir Anita Mitriķe. Viņiem partijas programma sastāv no viena vārda. Vārds tautvaldība, diez vai viņas pašas saprot, ko tas nozīmē, bet skaidrs ir viens, ka šis ir precedents tas, ka katrs bērndārznieks var uzrakstīt partijas programmu. Jo vārdu tētis, mamma, viņš var uzrakstīt. Tātad ejam tālāk. Tātad, redzat, tātad pa vidu flagmanis, te ir vienā pusē sargs un otrā pusē sargs. Ja, tāds, kas šīs 3 partijas iekļūst vienmēr. Krievu šis te centriskais spārns un Latvijas centriskais spārns. Šī te kombinācijas, ka tas, tad tikai mēs varam domāt, kā tālāk darīt. Ja? Tālāk notiek tas, ka tātad ir viens attīstībai par. Redzat, tas ir valdības premjera partijas agresīvais satelīts, ceļa slaucītājs un tīrītājs. Šādu partiju ieliek, lai uzreiz pat flagmani nesistu. Ja? Tas ir tāds kā aizsardzības kuģis un tas, kas vienmēr tīra ceļu un kaut kādu agresīvāku politiku. Līdz ar to viņš vienmēr ir zem sitiena. Šis te politiskais spēks ir zem sitiena, viņu izmanto tādu kā slaucītāju, ja? Iepriekš gatavo. Tātad, ko viņš ir izdarījis šobrīd? Viņš savu darbu ir padarījis gana labi. Šis te spēks, ja? Šis te spēks. Ja? Es jums tagad rādu, kā tās kaudzītas ir saliktas, ja? Un vietā viņam nāks, es pēc tam sīkāk apstāstīšu, vietā viņam nāks, redzēt, kas no muguras iznāk ārā. Ja? Šitais tagad tiek gremdēts uz leju un šitais tiek celts uz augšu. Redzēt, progresīvie. Jaunā
agresīvā liberistu partija. Šitā ir vecā agresīvā, šitā ir jaunā. Tie ir riktīgi jau švābisti, riktīgi, ja? Kā saka, globālisti. Ja? Tās ir par šito. Pēc tam nākšu atpakaļ pieskaršos šim te. Tātad šeit atkal. Šeit. Tā ir valdības reku šīs te kājas, kas visu laiku to līdzsvaru tur, un tad ir divas kājas, kas mainās, kas tādu kā trīsstūri veido. Un šeit ir tā saucamās vietējie nacionālo buržāzijas un ierēdniecības liberastiskie spēki, kuri piesedzas ar konservatīvu. Tagad šitajā saimā tās bija konservatīvi. Konservatīvos arī šobrīd ir nolemts kanalizēt, tāpēc, ka viņu šie te visi reitingi iet lejā, tautai viņi nepatīk. Un kas tā vietā nāk? Tūlīt parādīšu, kas nāk vietā. Vietā nāk, redz, kas nāk vietā. Redziet, kas nāk vietā. Vietā nāk tā saucamais apvienotais saraksts. Arī vietējie nacionāla buržātiskās ierēdniecības uz āru vēstie liberālie spēki, ja, kuriem ir lieli startautiski biznesi un kuri lielākos valsts tos pasūtījumus paņem un tam līdzīgi, ja, kuri piesadzās ar konservatīvus. Tāpat kā ar konservatīvus piesadzās Bordāns. Ja. Te. Jā. Tātad tas ir viens. Ja. Tātad šādā veidā notiek šā rotācija. Vietā nāk šis, bet par to es pastāstīšu bišķiņ vēlāk, kas tie tādi ir. Ja. Tātad ejam tālāk. Tātad pa labai rokai man aiziet vairāk šis te, šeit ir tie, kas, te ir tie spēki, kuri ir vēlami saimā, bet tādi kā opozīcijas spēki. Ja? Tātad viens no viņiem ir šeit, un jūs redzat, kas tas tāds ir. Ja? Ja, tā ir Zaļo un Zemnieku savienība. Ja, kas klusi sēdēs, nepīkstēs, ka vajadzēs būs opozīcijā vajadzīgā, ka būs vajadzīgā pozīcijā, ja pietiekami labi būs gatavi īstenot koloniālās pārvaldes uzdevumus. Ja. Redziet, es smējos, ka šeit pat Kārlis Ulmanis kapā būtu apgriezies, ka Latvijas Zemnieku savienība, ja, vai toreiz bija Latvijas Zemnieku savienība, ka viņa iet komplektā ar sociāldemokrātiem. Redziet, tā sociāldemokrātiem iet. Reku Jānis Denevičs turītī, ja? Bet tas Oštruns, viņi izmanto nevis šo te Latvijas Zemnieku savienības 1917. Gada brendu, ja? Bet viņi izmanto Zaļo un Zemnieku. Tur no zaļiem šajā sarakstā nav ne smakas vairāk, ja? Sadiet, kāda krāpšana notiek. Un vēl droši vien Ulmanis būtu vēlreiz noratējis, ka viņš uzzinātu, ka saraksta līderis ir mazas partijas, bruģa partijas, ja, vadītājs, ja, Aivars Lembergs, ja, šajā gadījumā, ja, kurš nav Zemnieku savienības biedrs. Ja. Tātad šī ir partija, kura varētu sēdēt, kad vajag piebalsot. Viņiem princips ir tāds, ka šai partijai nekādi šķēršļi tikt iekšā lielie netiks likti. Ja. Tātad nākošais. Kas tad uz šito vietu var pretendēt? Pretendēt var šīs te. Tas ir gods kalpot Rīgai, kā es viņus saucu, par tādu pilsētas nacionālu buržāzijas un ierēģu pilsētas spārns. Redziet, Ainārs Šlesers tur ir. Ja, pirmā partija Oļegs Būraus, Andris Ameriks, kas Eiropas parlamentā sēž kopā ar šim te politiskajam spārnam. Ja, pirmā vietai manā skatījumā šobrīd darīs visu, ja, lai viņš netiktu iekšā, jo pārāk daudz būs cilvēku saimā un pārāk daudziem vajadzēs dalīties un tam līdzīgi. Ja. Tā kā viņš nav šobrīd, viņš nav vēlams. Tātad, kas notiek otrā spārnā? Otrā spārnā, šeit. Šeit mēs redzam to, ka rekuri bija saskaņa, ja, un saskaņa ir tā centriskais, ja, krieviskais, centriskais spārns. Un te viņam ir viens, tātad krieviskais radikālais vecais spārns, ja, tur ir Ždanoka, Mitrofānovs, viņi kopā ir centra partija, Reku Normons Grostiņš ir, ja, tātad šo partiju. Nu, negrib laist sistēma, protams, klāt, ja, jo tā kā viņi it kā pārstāvot šo te Jeģinai Rasija arī, esot kaut kāds sakars, ja, un līdzot ņemot vērā, kad kara situācija Ukrainā plānots kanalizēt viņu un traucējot iekļūt saimā. Un visdrīzāk arī pēc saimas vēlēšanām arī pastāvēs tāda lieta, ka varbūt pat likvidēt to partiju. Ja.
tā. Tas ir šitais. Tas bija vecais spārns, bet ir arī jaunais spārns. Jaunais spārns ir šis te. Jaunais spārns, krieviskais radikālais spārns, tas ir Aleksejs Rosļikovs, ja tā ir stabilitāte. Ja? Arī tur no saskaņas pārgājis atdalījies spārns. Ja? Tātad šeit manā skatījumā ir tā, ka viņu līdzinējā darbība pēdējā gada tika testēta jau no 12, ja, kad viņi bija protesta akcijā, viņiem pateica, ejiet prom, viņi arī aizgāja toreiz, ja, pazuda. Tātad drošībnieku viņus notestēja un saprata šajā 2 gadu laikā, ka viņš nav gana uzticams no dažādiem aspektiem. No naudas izcelsmes, no protesta vilkmes iespējas, viņi var kaut kādu protestu vēl radīt sabiedrībā, mediju lauks nav noskaidrojams, viņi var radīt kaut kādu startautisku nevēlamu rezonansu, un arī ideoloģiju īsti drošības dienestiem droši vien, ka nepatīk. Tātad šito spēku visdrīzāk mēģinās kanalizēt, ja, tāpatās kā to tie pārāk radikāli sistēmai radikāli nepatīk. Un tad ir vēl viens te ir tāds, tad ir vēl viens tāda lieta, ka šeit es salieku tātad tos spēkus, kuri ir tā kā atšķēlušies no no tām partijām, ko es teicu, ja pēdējās Saimas laikā, es viņus saucu par tiem spēkiem, kuri ir no Saimas pozīcijas atdalījušies, ja, tādi kanalizētie politiķi. Ja. Šī ir, manuprāt, šobrīd lielākā no tiem spēkiem. Ja. Tā ir tā saucamā suverēnā vara, kur galvenie ir, tas ir principā ģimenes partija šobrīd, cilvēku skatījumā. Tas ir Vjačeslavs un Julija Stepaņenko un Ļubovas Šveco. Ja. Šāda partija ir vajadzīga Saimā, ja kaut kur kaut kas nesaliksies ļoti viegli, viņa var pildīt gan pozīcijas, gan opozīcijas lomu, atkarībā no situācijas. Dažos balsojumos balsot tā vai tā, viņa nav nekas traks. Un līdz ar to šitai partijai noteikti tiks dota zaļā gaisma, ja, jo pēc vajadzības viņu var izmantot. Ja. Tātad nav viņa bīstama ne no ideoloģijas, ne no naudas, ne no mediju, ne no kāda cita aspekta. Viņa nav ne no reģionālā pārklājuma, viņai nav diezko un tā tālāk. Protesta vilkme vispār nekāda. Un nākošais ir Republika. Republika arī no tās pašas, kas no Saimas ir tātad vēl viena partija, kura ir atdalīsies no Saimas pozīcijas pie tam, ja? Tātad no KPV. Tā ir brāļu Ģirģenu partija. Sandis bija iekšlietu ministrs, atceraties, ka tos lielos sodus lika, un Kaspars vēl joprojām sēž nosauca par Republiku, paņēma Dombrovski klāt neoliberāli vistīrāko, kas centās partijas mainīs, iedeva rakstīt ekonomikas programmu, Sandis Ģirģens iedod ekonomikas programmu rakstīt. Nevarēja uzrakstīt, Sandis Ģirģens no viņa atbrīvojās, bet nekas jau nav, šobrīd programmatiskā bāze ir ļoti švaka, ja. Tātad tas ir no KPV tie, kas ir atdalījušies, kur valdībā iegāja. Šī partija arī principā viņu ir norakstījuši, ja? Viņa nav bīstama, viņa arī nekādu vilkmi nerada protestus, nekādus viņa taisīt nevar. Arī viņai teiks, ejiet iekšā, darbojieties, nekāds risks mums no jums nav. Un tad vēl ir arī no šī paša KPV vēl viena lieta ir, ja? Tātad ir tā saucamā Gobzema partija, katram un katrai, ja? Katrai un katrai tika tāds uzsākts tāds process no sākuma, lai neiekļūtu Saimā, pēc tam viņi saprata, ka tomēr var kaut kādā veidoties, ja. Šis ir tāds, es viņu sauktu par tādu klaigājošā klauna spārnu, ja, kuru var veidot, es parādīšu šobrīd divas partijas viņu varētu veidot, ja, kurām atļautu veidot. Ja. Šobrīd ir redzams, ka katrai ir dota šī zaļā gaisma turpināt šo te procesu. Neizskatās, ka viņus kaut ko bremzētu. Ja. Tā kā šāds spēks ir vajadzīgs koloniālajai pārvaldei. Gobzems var nesatraukties, viņš ir vajadzīgs tur. Ja. Tātad nākošais ir tautas kalpi. Tautas kalpus es viņus nosaucu par disidentu, inteliģentas mazo uzņēmēju un mazo uzņēmēju vajadzīgā ticamā opozīcija. Ticamais opozīcijas spārns. Šitam netic. Tauta netic, tāpēc viņi ir jau nokanalizēti no tautas uzticības lielā mērā. Viņi nekādas lielas balsis nevar dabūt. Tāpat arī šeit, ja, šiem ir vēl šobrīd it kā mazāk, bet šiem ir tā, ka
ka viņiem arī dota zaļā gaisma ir šobrīd tautas kalpi. Tas ir Edgars Kramiņš, jūs redzat, tas ir Aivars Mans un Kristīne Lindeblate, ja? Viņiem arī aktīva kampaņa, viņiem ir dota zaļā gaisma šobrīd, ja jūs, kā saka, tur, es domāju, ka arī šī partija ir vajadzīgs, kas kliedz, kurai sabiedrība uzticās, bet nekāda vara šīm partijām, nekāda vara Saeimā lēmumu pieņemšanā nav un nevar būt dota saskaņā šo te algoritmu. Ejam tālāk. Un tad ir tāda partija, šī partija ļoti interesanta. Ja, tā ir viena uzņēmēja vadīta, ja, vienkāršo un protestos represēto cilvēku tāds sabiedrisks politiskais spēks. Ja. Saucās viņa Tautas varas spēks. Līdz šim nav šāda organizācija bijusi Latvijas politiskajā vēsturē, tāpēc viņai seko līdz, mēģina viņus represēt, ja, brīnums, kā viņi vispār ir tikuši klāt, arī cilvēki daudz ko runā, bet tiešām, ir izdevies tikt līdz vēlēšanām kaut kādā veidā, izmantojot šo te platformu apakšā, kas šeit ir, ja. Un tā tad, bet koloniālai pārvaldei šīs spēks ir ļoti toksisks, jo te ir vienkāršā tauta, kas nekur nav bijusi nevienā partijā. Šeit arī nav bijuši, piemēram, partijās ir bijuši, deputāti ir bijuši tautas kalpos, ja? Bet šeit tādu vispār nav. Ja? Tie vienkārši cilvēki, darba cilvēki, kā saka, kuriem nav politiskās pieredzes un kuri grib lielas pārmaiņas darīt. Ja? Tātad, it kā no sākuma drošībnieki domāja, ka viņiem nav nekādas šobrīd variantu, ja? Bet pēdējā laikā, pēdējās nedēļas es redzu, ka arī viņiem tiek visi resursi noštopēti. Laikam ir kaut kāda informācija, ka šitie var kaut kādā veidā kaut kādu robežu pārvarēt. Kaut gan viņiem neparedz pat 2% neļaus darīt. Viņiem pat pie naudas neļaus piekļūt. Pārējiem ļaus, ko es nosaucu, pie naudiņas tikt, ja? Pie tiem 2%. Ja? Un tātad viņiem ir tas, ka viņi var radīt protesta vilkmi un startautisku rezonanci. Viņiem ir pieredze, viņi ir visi tie, kas ir stāvējuši 2 gadi visādās protesta akcijās, vai 4 gadi visādās protesta akcijās un tā tālāk. Ja? Šitie tie niknie, ja, kā saka, radikāli niknā tauta. Ja? Bet tālāk ir pārējās 3 partijas, kas palika pāri. Ja? Tās ir Kristīgi progresīvā partija, Vienoti Latvijai un Apvienība Latvijai. Viņas nekādu risku nerada. Ja? Te mēs redzam, Artūrs Bernis ir šajā sarakstā un Saeimas deputāts Možvilo. Un tā ir Apvienība Latvijai. Ja? Ne šīs Vienoti Latvijai, ne Apvienība Latvijai, ja? Principā un arī Kristīgi progresīvā partija nekādu risku nerada koloniālai pārvaldei. Ir pārāk niecīga jauda. Ja? Tā kā principā viņi startē vēlēšanās, lai iegūtu kaut kādu pieredzi, pazīmētos, ja? Bet nekādi nav bīstami. Tas ir par šo. Bet tagad bišķiņ pastāstīšu par šīm te, kā notiek šī te rokēda augšā. Ja? Tātad rokāde. Šeit bija pirmā rokāde. Kas visdrīzāk notiks, vai daļai notiks, vai pilnībā, to ir grūti pateikt. Šeit mēs redzam tagadējo šo te agresīvo spēku. Ja? Tātad, viņš ir savu darbu padarījis gana labi šobrīd, ja? Bet viņš ir zaudējis tautas uzticību šobrīd ar visiem nepopulāriem ministriem, kas ir veikuši ļoti noziedzīgas šīs te darbības. Ja? Ko viņi ir izdarījuši? Ja? Viņi ir pašvaldību reformu, tautai varu atņēma, tautas varas realizāciju samazināja 2,5 reizes. Covid visi, Viņķele un Pauļuts, atcerieties visi tie vakcīnu iepirkumi un tā tālāk un piespieduši špricēšanu uz viņiem gulstās. Ja? Ebreju kompensācijas Bondars, atcerieties, viņš gan nestartē šajās Saeimas vēlēšanās. Un tad ir LGTB likumi, ko Golba Vikvelds arī, ja? Tagad Vikvelds jaunais iekšlietu ministrs. Ja? Tātad šeit ir šobrīd šai kanalizācijai, kur nomainīs tagad ar šito, nav nekāda riska, jo balsis tāpat aizies flagmaņiem. Šeit, ja viņi pakļūs zem 5%, sistēmai nekāda problēma, jo paņems kādas citas no šī flagmanim pietuvinātām partijām. Kas te tagad notiek? Tātad jaunā šī agresīvā partija, ja? Bet te ir ļoti interesanta situācija. Šeit ir tā, ka šādas partijas gatavo pakāpeniski lēnā garā caur pašvaldībām un tā tam līdzīgi. Šeit
vēl es gribēju teikt, ka šai attīstībai paskatieties, kas te ir ēnu kardināls, ja? Redziet? Ja? Kas ir ēnu kardināls? Tāpat es piezīmēju arī jaunai vienotībai. Kur ēnu kardināls? Vēl joprojām. Ja? Ja. Un nebrīnieties, ka tās būs jaunais premjers, kad Kariņš aizies projām. Ja? Tātad šeit attīstībai par. Ja? Tātad parasti viņu sagatavo tā, lai viņi ar pirmo sitienu dabūtu ļoti daudz balsu, tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās attīstībai pārdabūja ļoti daudz, necerēti daudz balsis, ja, tā kā izlec no ēnas, ja, tā kā riteņbraukšanā no aizvēja izlec ārā, ja, tie ir šie te ilgi gatavo, lai pirmajās vēlēšanās uzreiz daudz balsis dabūtu, labu tādu, kā saka, atbalstu valdošai partijai nodrošinātu dažādu nepopulāru lēmumu pieņemšanai. Šie jau ir daudz radikālāk. Ja? Tātad uzdevums ir jauna līmeņa koloniālo mērķu realizēšanai. Vēl agresīvāku mērķu. Ja, ja špricēja ar 2 potēm, tad tagad ar 10 būs. Ja? Tā, ejam tālāk. Ja? Tātad. Bet šiem progresīviem, kas ir interesanti, viņiem ir interesants ministru prezidents. Ja? Tāpat es paskatījos arī vēl 2 cilvēki, viņiem sarakstā ir Andris Šuvajevs un Andris Sprūds, kuri ir paņemti klāt, ja? Jo tā kopmasa partija ir viens, bet ir svarīgi līderi, un šie līderiem galvas strādā. Un no šiem līderiem mēs varam sagaidīt visneparastākos rēmumus. Pat viņi var taisīt arī pārsteigumus priekš šīs te flagmaņa. Ja? Ja attīstībai par tur bija viss skaidrs, ka tur visi ir nozombēti un zināšanas nav, tad šis ir vienīgais cilvēks šobrīd visās partijās, pašā sūdīgākajā partijā, ja, tautai, ja, bet agresīvākā pret tautu, bet viņam ir zināšanas, ja, ekonomikā atsevišķi. Ejam tālāk. Tagad ir šis otrais, ja, tas ir Bordāns, ja. Tātad viņu ir paredzēts pēc iespējas šo te spārnu ir pēc iespējas biežāk jāmaina, lai viņš pazaudē tādu nacionālu buržāziju un ierēdniecība pazaudē tā, kas vēl kaut ko grib jaukties politiskajos procesos, iekšā kaut ko bremzēt. Viņi ir biežāk jāmaina, lai viņi vairāk pazaudētu jaudu. Ja? Un kas te notiek? Šoreiz šie ir savu uzdevumu nav izpildījuši līdz galam, jo privatizācijas uzdevumi nav izpildīti. Ventspils un Rīgas osta pēdējā brīdī, valsts uzņēmums vēl nav, 4 gadi jau visi plāni gatavi, nav izdevies visus noprivatizēt, ja privatizēt. Liepājas osta vēl stāv gaisā, un pat cik Liepājas osta stāv gaisā, no tad rekur nāk no aizmuguras, ja. Tātad šī ir gados vecākiem cilvēkiem partija, ja. Un tagad nāk šie te, kur ir. Tātad te ir divas galvenās personas. Ir Uldis Pīlēns, kas arī bijis Tautas partijā, Liepājā bijis deputāts, uzņēmējs, viens liels vietējais uzņēmējs arī ārzemēs, viņam ir, kā saka, bizness. Un te mēs redzam, kas iznāca Martinsons, ja? Martinsons, kur apcietināja, kurš aizdomas visādos kukuļdošanas skandālos. Ja? Šie cilvēki ir aizmugurē, un vēl tur, šitie nav vienīgie nacionāla buržāzija. Un te mēs redzam, kas ir aizmugurē. Ja? Es jau teicu, saistība, pat pēc logotipa redzam saistību. Tā kā Tautas partija, redziet, Māris Kučenskis premjeras, ja? Liepājas partijas, tā kā deleģētais, Zaļā partija ir Edgars Tavars, Reģiona apvienības Miltēns. Šī partija visdrīzākais pēc vēlēšanām ļoti strauji izjuks, jo tomēr ļoti dažādi. Te ir gan konservatīvie, gan liberāļi, tā liberāli konservatīvie. Nu, te ideoloģija pilnīgi nav vienota, ja? Te ir atnākt sakam, šai partijai ir absolūti lielākais budžets, nu, bez valdības budžeta, ja? Absolūti lielākais. Dažām partijām ar partijas budžets tuvu nestāv tas, kas šiem ir no privātajiem, ja? 350 vairāk tūkstoši viņš šobrīd iegulda, ja? Kā jūs redzat, visa Rīga ir un visa Latvija aplīmēta un plakāti salikt, ja? Tātad šim ir dod iespēju nomainīt šito, jo tik šitie dabūja cik 14 vai 15 balsis iepriekšējās vēlēšanās, ja? Nu, tik liels kaut kur jāakumulē, tā kā šito gatavo vietā, ja? Tā, viņi jau neko neriskē. Šie te uzņēmēji, šīs partijas neko neriskē, tāpēc, ka pēc vēlēšanām šīs te brendas pazudīs, bet šie te vecie brendi visi paliks, ja? Un atkal gatavosies nākošām vēlēšanām, rotācija būs notikusi. Ja, tāds šobrīd ir skatījums vēl pastāstīšu šeit, ja. Tātad šī ir tipiska kabatas opozīcija,
tipiska stabila kabatas opozīcija, tāpatās kā Tēvzemē un brīvībai, kur ir augšpusē uzrakstīts visu Latvijas liekuļi, ja, tie, kas bīda nacionālo kārti, ja, rūpējas par tautas parādnieks, par visām daudzbērnu ģimenēm tā tālāk, bet ar savu ekonomisko politiku viņi dara 100 un 1000 reizes lielāku skādi, nekā viņi izdara tur kapeikas pielikdami, ja. Ja, cilvēkiem, lai viņi lai varētu tos bērnus pabarot. Ja, tā kā šeit. Un šīs ir Levita balsts. Ja. Šitais ir Levita balsts šobrīd. Ja. Tātad neoliberālās politikas slēpšana aiz nacionālās kārtas valdībā. Ja. Tā ir viens uzdevums, otrs ir talantīgo jauno nacionālā kadru ievilkšana un kancelēšana. Ja. Viņiem ir tādi politikāņi saimā, kas tiek pārvēlēti, bet, kad jāiet valdībā, tad nav kas iet. Redzat, ka šeit Zīle, Eiroparlamenta deputāti, šobrīd ir atteicies, viņam tur labā pensija būs un laba alga, nav jāiet Latvijā par premjeru kandidātu, jo, ja viņš ieiet, viņu ievēlēs, protams, un viņš dabūs iet no Eiroparlamenta. Galīgi neizdevīgi. Viņš ir atteicies un vietā izbīdīts Uģis Mitrevits, Siguldas mērs, kurš, ja netiks par kādu ministrus, drīzāk viņš būs varam ministrs, jā, droši vien, ka viņu Vidzemē ievēlēs, bet, nu, katrā ziņā, ja viņš paliks saimā tikai spliku aldziņu, tas būs daudz sliktāk nekā Siguldas domē. Un tas ir šis te politiskā, visas šīs te branžas vadītājs un saimas priekšsēdētāji, kas visdrīzāk viņiem būs jāmaina, ja? Tas ir par Nacionālo apvienību. Ja, tā kā Nacionālās apvienības viens no uzdevumiem slāpēt radikālākus nacionālos grupējumus. Tāpat arī šeit krieviski centriskais. Ja, tas pats viņš vājinās, ja, kur vajag viņš atbalstīs valdību, kur nē, tad uzdevums izpildīts labi. Tāpat tās, kā nacionāļi ir uzdevumi izpildījuši šajā sasaukumā priekškoloniālās pārvaldes ļoti labi. Tātad tas ir kopskats un Tagad es jums parādīšu šo tagad. Skatāties. Tātad, kas tad vēl varētu būt tā pēdējā partija, ja? Pēdējā partija, kura varētu kaut ko citu sākt realizēt, ja? Kura būs tā partija, kuru koloniālā pārvalde un partokratīja noteikti negrib redzēt, kas priekš partokratījas vistoksiskākā. Tā ir boikota partija un boikota kustība viņas pamatā, ja? Tas sabiedrisks politiskais spēks, kas piedāvā nevis kaut kādas tur turpināt šo te neokoloniālo politikas kursu, bet tieši otrādāk. Viņš tieši ir par valsts kursa maiņu pret visu, kas toksisks Latvijas tautai, pret koloniālās pārvaldes patvaļu. Tātad boikota partija, tagad parādīšu, kāds izskatās šis te, tā ir par suverēnu tautvaldības un labklājības valsti. Ja, tas pavisam kaut kas cits. Šie te saraksti visi, ko es teicu, kuriem ir iespēja iekļūt saimā šobrīd, ja, kuriem tiek dota zaļā gaisma, viņi ir par nabadzības ekonomiku, par tautas grimšanu nabadzībā un par totalitārismu augšanu, par tautas tiesību lemt samazināšanu. Viennozīmīgi tas ir. Ja? Tātad ejam tālāk. Ko tad darīt? Es jums teikšu, ko darīt. Jums ir šobrīd jāboikotē 1. oktobra Saeimas vēlēšanas manā skatījumā. Ja, es neredzu citu ceļu šobrīd tautai. Jāparāda tautas attieksme un šīs te demokrātiskā vairākuma griba. Otrais. Jāgatavojas 1. oktobrī, tad, kad Satversme paredz, ka 1. novembra otrdienā jānotiek Saimas sēdē, kur sanāk jaunā saima, par kuru tā kā vēlēšana komisija iepriekš jau paziņojusi, kuri cilvēki ir ievēlēti konkrēti, jo saimā ievēl konkrētus tautas priekšstāvis, nevis ievēl partiju pārstāvis, ja? Tā tas pēc Satversmes, gan īstenībā dabā notiek savādāk, ja? Un tātad 1. novembrī Latvijas tautas mandātu nolaupīšanai jābūt mums visiem beztermiņa Latvijas tautas protestā no 8 rītā pie Saimas. Tas ir boikota kustība šobrīd piedāvājums. Kā es redzu to situāciju. Un tad būs prasības. Prasības būs, protams, atzīt par vēlēšanas par nenotikušām. Tas būs pirmais punkts. Tātad Saimas darbības apturēšana līdz jaunas Saimas ievēlēšanai. Ja? Tas ir pirmais tāds svarīgākais punkts. Ja? Izsludināt jaunas ārkārtas vēlēšanas, bet jau pēc jaunas kārtības un pēc jauniem vēlēšanu likumu. Ja?
Un šo vēlēšanu likumu pieprasīs veikt tauta, ka tauta viņu veiks, ne jau tie, kas ir šobrīd valdībā un saimā. Ja? Bet par tām prasībām es informēšu bišķiņ vēlāk, ne šodien. Ja? Tātad tur ir 12 punkti, prasību punkti, kas būtu tautai jāpieprasa un kādā veidā nepieļaut to, ka tautu apmāna. Ja? Tātad šobrīd ir tā, ka Satversme paredz to, ka vēlēšanās ir jāpiedalās vairākumam no balstiesīgo. Ja? Tajā brīdī, kas notiek tajā brīdī, kad ja deputāti atnāk pirmajā, ieiet iekšā un tātad vispirms viņi nodod svinīgos solījumu, vai kā mums tautā saka, zvērstu, un pēc tam viņiem jābalso par savu mandātu apstiprināšanu. Un tur atkal sākas vesela opera. Ja? Manā skatījumā, ka visi, kas ieies Saimas ēkā, neviens nebūs pelnījis deputātiem no šiem cilvēkiem ieņemt jebkuru pozīciju pie jaunā vēlēšana likuma izstrādes un jaunās vēlēšana komisijas sastāvu noteikšanas. Ja? Pilnīgi nekāda nedrīkst būt teikšana. Ja? Tā kā tas ir tāds kopējs mans skatījums šobrīd. Es ceru, ka es pateicu visu, ko es šorīt gribēju pateikt. Nu, tāds izskatās šobrīd koloniālā vēlēšana algoritms, ko jūs tagad redzējāt. Ja? Redzat, šāda ir tās spēle. Te neko citu nevar. Tā viņš mainās, tā viņš grozās. Vieni nāk, rotē, viens spārns rotē, otrs spārns rotē, apakšas rotē. Tiek radīta ilūzija, ka tās ir demokrātiskas vēlēšanas. Ja? Ja? Tās ir pārtokrātijas, koloniālās pārvaldes pārtokrātijas vēlēšanas. Nekas cits tas nav. Tālūk. Paldies visiem, kas skatījāties. Tātad tiekamies jau rītā. Es ceru, ka rītā būs video, kurā mēs runāsim par to, kādas bija vēlēšanas padomju laikā un kādas ir vēlēšanas šobrīd. Cilvēks, kas ir padomju laikā bijis vēlēšana komisijā, mums pastāstīs, kāda ir atšķirība, kurš arī šajos laikos ir bijis vēlēšana komisijā. Paldies visiem, kas skatījāt!